Šodienas video Audio 6 C7, jau ar MHI 2 multimediju sistēmu aktivizēsim Audi smartphone interfeisu, kas mums nodrošinās arī Android Auto un Apple CarPlay iespējamību. Tad redzam, uz šo brīdi Audi smartphone interfeisu mums nerādās, mums rādās šeit tikai telefons. Tad, turpināsim ar atjauninājumu. Tad, šāds ir gala rezultāts. Redzam, mums ir parādījusies papildus opcija izvēlnē Audi smartphone interfeisu. Tad to tās pievienošu telefonu pie automašīnas. Tā. Līdās, redzam, jau parādījās Android Auto, jo pie automašīnas pievienojos ar Android telefonu, šajā gadījumā Samsung. Tad, klikšķinām virsū uz Android Auto un redzam, ka mums parādās Android Auto pilnā apjomā. Varam kā vienmēr palaist veizu par visu ekrānu. Varam izveidot arī šeit dalīto ekrānu. Varam iziet arī uz Android Auto izvēli, uzklikšķināt šeit uz Audi un esam apakaļ oriģinālajā automašīnas izvēlē. Tā kā arī, ja tevi interesē aktivizēt Audi smartphone interfeisu, tad droši sazinies.